Šīs nedēļas uzdevums ir tiešām aicināt mums visus apzināties, ka katrs no mums, katrs indivīds Latvijā ir stiprs, un mums ir dabas dota vērtība, spēja būt radošiem. Radošums ir raksturīgs cilvēcei jau no tās pašiem pirmsākumiem, kad mēs esam centušies ne tikai pielāgoties apkārtējai pasaulē, bet to pielāgot arī sev. Man ir grūti nosaukt profesiju, kas nebūtu radoša. Dizaina domāšana, tas ir tāds strateģisks instruments inovāciju īstenošanai. Tas tāds liels testa mehānisms, kad sākumā kārtīgi izpēti, tu neuzkāp uz vecā grābekļa, tu nepaļaujies uz veciem datiem, bet tu meklē jauno, tu tiešām kārtīgi izpēti, pirms tu kaut ko laid gaisā. Pēc formas tā ir radošuma izpausme terminoloģijā. Modes vārdkopa, kuru mēs svaigumam pēc kāda laika nomainīsim ar citu. Bet pēc satura tā ir tā nemateriālā vide, kurā mēs visu laiku dzīvojam. Tas ir tas, kas ir raksturīgs mūsu tautai jau izsedis. Tas ir tas, kas ir raksturīgs gandrīz katram cilvēkam. Tā dizaina domāšana ir tas, kas mūs mērķiecīgi pie tā rezultāta var novest. Tā ir nepieciešamība paskatīties uz lietām divreiz. Nozīmē nepieciešamība paskatīties uz katru lietu, uz katru cilvēku, uz katru parādību no vairākiem aspektiem. No tā neko nenoraidīt pirmajā brīdī, bet spēt atklāt tieši to, kas ļauj konkrētai lietai, cilvēkam, parādībai iemirdzēties. Un varbūt tā ir tāda attieksmes maiņa pret apkārtējo pasauli. Šajā gadā turpinot un sasaistot to kopā ar to dizaina domāšanu, mēs pat dizainējām tādu jauku nosaukumu, kas saucas idejošana. Idejošana atspoguļo šo dizaina domāšanu, kas mūsuprāt, jo uzreiz atbildēšu šo jautājumu, jo mēs par to domājam, kas nav tāda radīšanas pēc, bet tā ir tāda mērķtiecīga radīšana. Tā ir mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta radīšana. Tā ir tā domāšana, kas mums katram piemīt, un, kā jau minēju, tikai vajag ļaut atbrīvoties tai. Un vajag saprast un pieņemt, ka otrs var domāt savādāk, un nevajag teikt, ka tas otrs domā nepareizi. Un ja mēs pieņemsim, ka arī netradicionālas lietas paveicot tradicionālās lietas netradicionālā veidā, var sasniegt ļoti labu rezultātu. Dažādu sfēru partnerības, tas mūsuprāt ir liels spēks un resurss. Un šī ir arī viena no tām vērtībām, kas ir Britu padomes darbības principu pamatā. Mūsuprāt, tikai un vienīgi apvienojot spēkus un nebaidoties, un kā kultūras ministri minēja, būt drosmīgiem un nebaidoties no citādā, varbūt pat tā, ko mēs sākumā līdz galam neizprotam, tad mēs varam sasniegt augstākus un labākus rezultātus. Un, manuprāt, arī pati Radi nedēļa savā ziņā ir tāds starpdisciplinaritātes partnerību paraugs, jo tā dos iespēju dažādu pasākumu ietvaros satikties dažādu sfēru pārstāvjiem un identificēt sev kopīgo. Sadarbībā ir spēks, un tikai sadarbojoties ir iespējams kaut ko sasniegt. Šī nedēļa ir izglītība visiem nedēļa, un man jāteic arī jau tradicionāli, tas jau tā skaisti saspēlējās kopā, ka šī izglītība visiem nedēļa, un Rada nedēļa jau ir par to, kā cilvēkam augt, kā viņam radīt. Radīšana ir pretstats kūtrumam un nekā nedarīšanai. UNESCO stingri iestājās par zināšanas sabiedrību, un zināšanas sabiedrība, kas ir balstīta kultūrā, pasakot, ka kultūra ir tas garainis, kas veicina vārīšanos, un šī vārīšanās gan ekonomikā, gan sabiedrībā, gan mūsu apkārtējā vidē ir ļoti nozīmīga. Kāpēc mums Latvijā varbūt tā īpaši ir svarīgi runāt par radošumu, jo mums jāapzinās, ka Latvija nav bagāta ar derīgiem izrakteņiem, un Latvija arī tādā darbspēka ziņā nav nekāda valsts ar ļoti daudzskaitlīgu darbspēku. Līdz ar to mums šie resursi, ar kuriem konkurēt, ir jārod citur, un lielākoties tie ir nemateriāli resursi. Tā ir intuīcija, iztēle,
uzņēmība, drosme un, protams, zināšanas. Un es varbūt īpaši gribētu uzsvērt vārdu drosme, jo dažkārt mums ir ļoti daudz idejas galvā, bet mums dažkārt pietrūkst drosmes šīs idejas likt lietā un drosmes riskēt. Drosmes varbūt arī sākumā zaudēt un sākumā var neizdoties, bet tādas radošas idejas nevar īstenoties, ja cilvēkam nav drosmes. Un šīs nedēļas viens no mērķiem arī iedrošināt cilvēks neturēt savas radošās idejas zem pūra, zem spilvena, bet nākt ar viņām klajā, meklēt partnerus, runāt par savām idejām, atrast atbalstītājus un panākt, ka šīs idejas tiek ieviestas dzīvē. Aicinu jūs visus izmantot sarūpētās iespējas izglītoties un veidot jaunas partnerības, apmeklējot nākamās nedēļas pasākumus un uz tikšanos.